ko tik tālu ir uztaisīts. Ieliku motoru. Uzliku jau benzīnu bāku. Krēslu. Uztaisīju pedāļus. Tādi būs. Tad atlikt tikai bremzes. Vēl ir doma ar diskiem paplatināt diskus, uztaisīt saucamos stīlījus. Iemetināt šādu paplatinājumu uz normāliem plauktiem diski. Tā pēc būtības viss tas projekts ir diezgan vienkāršs. Kvadrciklu pārzāģēju uz pusēm, pagarināju, iemetinot te trubas gabalu. Un tad pārzāģēju viņu šādā veidā uz pusēm. Iemetināju, te paplatināju visu pa diagonāli. Tad no rokas nācās uzbūvēt šo stieni, pāri dugas, rāmi, stūri, krēslu. Pārējais viss ir no kvadrcikla. Pilnīgi jebkura detaļa, viss tika izmantots. Pat paši mazākie sīkumi. Visi ričagi. Tas pats palicis ir. Tās bremzes jau bija ar kvadrciklu nobrauktas. Tāpēc vajag nopirkt jaunas suportiņas ar jaunām kalotkām. Lai viss būtu kručeni. Uz pedāli uztaisīs priekšējās bremzes. Un aizmugurējai asī uztaisīsim uz rocenes, lai var iemest kādā līkumā šķērsnāt. Tā kaut kā drīz nokrāsošu. Salikšu līdz galam. Tad jau būs pirmie test drive. Bet, tagad ķersimies pie diskiem klāt. Riepu noņēmu, tagad vajadzētu nozāģēt šai vietai diskam malu nost. Zāģējam nost. Izstāsts kaut kā apmēram tā. Nost. Šitas būs virsū. Ar visu maliņu. Saķēru jau. Mēram tā tas izskatīsies. Nezinu, ko tur kamera iekšā darīs pār šito izcilmi. Bet cerams, ka viņa neplīsīs dēļ tā. Būs jau grandiozi. Laukti. Stiepsim virsū šitādu riepiņu. Cerams, ka iztīsies kā bomba. Ko sametināsim un tad samontēsim. Un tāds lūk iznāca disks. Tādu plauktu, platumu. Izstās jau skaisti. Salīdzinājums. Nav tik labi redzams kā dzīvajā, bet būs ok. Labi, taisīsim otru disku. Un ko, otrs disks ir uztaisīts. Nokrāsoju arī visu rāmi. Ieskruvēju motoru, bāku. Diski izskatās šādi.
nopirku vienu riepu. Otrs viņiem nebija uz vietas, pasūtīja vēlāk atvedīs priekšai pilnīgi jaunu. Un tad vēl bremzes suportu arī nopirku vienu, ar viens tikai bija. Tad no visiem 3 beigtajiem vecajiem salasīju aizmugurē veselu. Cerēsim, ka strādās. Bet, ja nē, tad vismaz klučus jaunus ielikšu. Priekšējās bremzes būs priekšējā pedāļa. Priekšā aizmugures uztaisīju. Rokas bremzi. Apmēram būs tā. Kad visu salikšu stūliņu, tad jau parādīšu. Nu ko? Rocene ir uztaisīta. Viss strādā lieliski. Vienīgi, kā jau teicu, tad varbūt klučus vajadzēs nomainīt. Uztaisīju vēl gāzes pedālim trosi. Jau var uzdot gāzi. Un tad tālāk paliek bremžu pedāli priekšai. Iztrūkst viens suports un viena riepa. Un nekas, kad to pagaidīsim, var kaut ko citu padarīt arī. Ko uztaisīju? Šitādi izpūtēju. Pilnībā no rokas visu. Tā, tu liksim virsū. Iztīsies kaut kā šādi izpūtējis. Visu dizainu, izskatu, novietojumu sīkais pats izvēlējās, tā kā nebija iebildumu, bija jāteic. Ko atnāca no AliExpressa uzraujamais. Jau var piedarbināt. Mīļuku ķēdi. Uztaisīju siksnes. Viņiem no bērna sēdeklīšu kādreiz derēja piestrādēties. Tā, kaut kā mēģināsim piedarbināt un pabraukt. Ko, izmēģinājām pabraukāt. Viss iet, šotka ripo. Kaut kas jādomā par to ķēdes pārnesumu, vai jāmeklē citi zobrati, lai vieglāk motoram griezt, jo tātad ir riepas lielāks, višķiņ svars lielāks kā kvadrociklam, slīd sajūgs, baigi karstums, kamēr pātrināt. Tas ir jādomā, vai citi zobrati vai jāliek būs saucamais gearbox.
pārnesums kaut kā. Tā kaut kā. Bet tālāk dabūvēsim galam. Uzliksim kādu spoilerīt. Saliksim trūkstošās detaļas, filtru, riepu, suportu, bremzes. Tad mēģināsim kaut kā uztaisīt no plasmasa priekšu. Krēslam mīkstums. To visu tālāk nākotnē redzēs. Labi.